Kauns. Kāds kauns? Bet, ja nopietni, ir sākušās Auna dzimšanas dienas. Zinājāt, ka Auna tumšo pusi var izturēt tikai tādi, kas gatavi patiesai vētrai. Neticiet, ka Auna ir vienkārši drosmīga un izlēmīga. Viņa tumšā puse ir nevaldāmā enerģija, kas var nonest no sava ceļa absolūti visu. Viņi nebaidās iet uz pilnu klapi, lai ko tas arī maksātu. Ja Auns ir kaut ko nolēmis, pat necenties viņu no tā atrunāt. Tu pats vienkārši zaudēsi laiku. Auns ir nolēmis, Auns darīs. Tikai pamēģini nostāties viņam ceļā. Tu sajutīsi tādu tornādo pretspēku pret sevi. Ja viņi ierauga priekš sevis mērķi, viņi neapstāsies. Auni vienmēr ir pirmajās vietās. Auns negaidīs, kamēr kāds atzīs viņa līderību. Viņš pats pārņems šefību un virzīsies uz priekšu, neskatoties ne uz ko, un ies taisni tā, kā viņš ir iedomājies. Viņu mīlestība nav vājums, bet spēks. Auns var būt kaislīgs un uzticīgs partneris. Bet, ja tu nodosi Aunu uzticību, Auns tev nedos otro iespēju laboties. Auns ir viesosis. Viņš neprasa atļauju kaut kam. Viņš vienkārši atnāk un visu maina. Ja tu esi gatavs viņa spēkam, tad jūs varat kļūt ļoti labi sabiedrotie. Bet, ja nē, esi gatavs aiziet. Spītnieku savaldīšana, nepateicīga nodarbošanās. Daudz laimes, Auni!